tādu vārdu ķīmija. Tu esi dzirdējusi? Kas tad pēc tavām domām ir ķīmija? Es nezinu. Ķīmiķis izskatās kā baltā tērpā. Brilles, lai aizsargātu acis, ja gadījumā saplīst, un lai stikli neieldo acīs. Es redzēšu. Kā viņš varētu izskatīties? Zaļš? Ar matiem gaisā, baltā halātā. Un baltais, lai viņi ierauga, kad tur tāds pleķīts, lai viņi ātri nomazgā, jo tas var būt bīstami. Eksperimentu glāze. Kāpēc tev tā liekas? Jo no tā taisa eksperimentus. Ko tu lietu tādā pats, teiksim? Varētu puķes. Par šo, es domāju, tas ir kaut kas, kur lai šķidrumus, un tad viņi savienojas kopā. Tā ir kaut kāda burka, kur es zinu, kad viņi izmanto, kad saka angļu valodā, kad viņi izmanto par potion making. Tā kā var arī pamēģināt uz kukaiņiem, vai tā kā sanākoši šai pretindevēji, tā kā tāds šķidrums, kas nobeidz viņus pilnīgi. Šis varētu saukties formula. Caurulīte. Nezinu. Kā tev liekas, kas ir kolba? Es nezinu. Kolba varētu būt kobra. Čūska. Kāds izstāsta foršākais eksperiments, ko jūs redzējāt? Nē, es esmu redzējis mūtenēs, ka taisa vienu ābolu un tad tā sniegbaltītē. Tad viņu apēd un viņa aizmieg. Viens cilvēks ielēja kastrolī kaut kādu vielu iekšā un tad uzsprāga putas līdz griestiem un visi atkāpās. Šitā ir tā pati potion making, tikai tur ir jāielej potion un pēc tam jāuzliek vāci un pēc tam jāuzliek kociņš virsū un pēc tam jāsmais skatās kāda krāsa un tad pamēģina viņu ieliet pie kaut kādām puķītēm un varbūt izskatās, ka viņas ir gatavas jau uzreiz. Ķīmiķiem ir interesanta dzīve, jo viņi atklāja visu kaut kādas jaunas lietas. Tu gribētu būt ķīmiķis?